Tā kā jūs sauc, no kurienes jūs esat? Eriks Kondrats. Nu, kurienes tu gribi zināt, kur piedzims? Nu, jā. Piedzims Rīgā. Tavs ir moķa no Pušmucavas, tavs no Bloņķim. Skaidrs. Kur mēs tagad atsarunājamies? Ludzā, Latgaļu kuhņā. Paldies. Kādas ir zīmes tradīcijas tīši, varbūt? Sen latvīšiem varbūt bija kaut kādas? Nu, sen, mūsim ir 8 gūdi gadā, 8 gūdi. Starp tīm 2 īkrēt zīmes laikā. Da? Nu, tradīcijas svinēt, pirmkārt jau svinēt tos gūdus, da? Starp gūdim tikumīgi dzīvot, izstrodot. Paldies. Tātad mūsim ir sagatavoti 5 jautājumi, tieši par latgaliešu valodu, par latgali vispār. Tātad kāds ir latgalis tāds vietējais ēdiens, kuru tieši Ludzā ād? Latgaļu putra. Latgaļu putra. Labi, paldies. Vai Ludzā latgaliešu valoda atšķirās no citu latgaliešu valodas dialekta? Varbūt kādas ir atšķirības? Ļoti atšķirās katrā vietā. Tāpat Ludzā runāja savādāk, jau kā Malnavā runāja, Balvūs vēl savādāk runāja. Atšķirības ir milzīgas, tāpat nevar, Preļūs pavisam savādāk. Varbūt kādi vārdi ir tādi, savādāki? Vai tā pareizi nevaru tev prota nogūt. Pasciāt kādi. Piemēram, tas ir jā. Tas... Vai pa mūsim saka da? Tā kā kur da. Kā ir Ludzā latgalīši svin Zīmesvētkus, vai ir kādas īpašas tradīcijas tīši, ludzānīšiem, veciem laikiem kādas tīši, ko tas viņā? Diemžēl nav, bet gribētos, lai būtu. Tā ir labi. Kādi ir populāri latgalīšu rakstnieki, kuri ir dzimuši tieši Ludzā? Kuri rakstā latgalīšu valodā? Rakstnieki mums ir Herts Franks fotogrāfs par rakstnieku. Kūkojs. Jis Ludzas ir? Da, es ceru. Mums ir Rekešels doktors, ļoti labs, Herts Franks, pasaules slavens kinorežisors. Rakstniekus tā pareizi nepasciešu, izņemot Kūkoju. Mākslinieks Juris Saikants, pasaules slavens. Tā, kādi ēdieni tiek pasniegti uz Ziemassvētku golda Ludzā, vai ir atšķirības no citiem latgalīs novadiem? Tas saistīts ar iepriekšējiem jautājumiem. Ludzā Ziemassvētkos jābūt pupam, ko visu vāk apēst obligāti, tā kā vāk ļoti protēgi vorāt. Da? Obligāti jābūt studiņam. I plus vēl pīskaiti klot 12 ēdieņi, значит vēl kādi 10 klot. Da? Atšķirības, latvīšiem nav lielu atšķirību. Cilka šņukuriņš. Tā ir kurzemīt, kā vairāk, tas laikam. Paldies par jautājumu. Paldies jums!